Mani sauc Kristīne, un es esmu meitene no Juglas. Savā vlogā es stāstu par dzīvi Juglā, un ne tikai. Tā kā paraksties uz manu kanālu un seko līdzi. Šodien plānota tāda ļoti darbīga diena, neierasti sestdienai, tādēļ, lai mums būtu vairāk spēka, vispirms brokastis. Nu tā, pirmā vieta, kur man šodien jādodās, tas ir veikals Depo, jo man ir nopirkts silikons, kļūdaini. Vajadzēja caurspīdīgi, bet man ir bēšīgs. Nu, cerams, ka Depo samēnīs. Cerēsim. Nu ko, esam klāt pie Depo. Iesim lūkot, vai varēšu samēnīt silikonu krāsu. Ļoti ceru, ka varēšu. Nu tā tad teorētiski varētu samainīt, bet praktiski nē, jo ir nepieciešama Depo karte uz cilvēku, kas pirka šo preci. Tātad meistaram pašam būs jābrauc un jāmaina. Nu žēl, atkal visi darbi ievelkās. Bet tāpēc jau mēs neskumām. Mums tāpat jādodas ir remontēt. Dodamies krāsot. Man šodien jānokrāso kādas 5 sienas. Darba daudz. Aiziet. Vispār jau mazliet dīvaini ar tām preču maiņām. Ir īpaši Depo, es jau neprasu naudu atpakaļ. Es prasīju tikai samainīt preci. Nezinu, kādēļ tur tik ļoti nepieciešama tā cilvēka Depo karte, kas pirka šo preci. Es saprastu, ja es naudu prasītu atpakaļ, bet es jau tikai samainīt gribēju. Bet nu labi, katrā veikalā savi noteikumi. Braucam, šodien darba daudz. Nu tā, klāt esam. Šeit rosās santehniķis. Šo to jau ir izdarījis. Mans darbības lauciņš ir tur. Tātad šī siena jānokrāso šodien. Un šīs sienas. Tā kā darbiņu šodien daudz. Kas sakos tālāk? To es zinu. Jūs arī varat uzzināt, ja skatīsieties tālāk. Nu tā, šodienas mans remontdarba plāns ir izpildīts. Baltās sienas ir nokrāsotas un brūnā arī vienā kārtā. Nu tad tagad jāgaida, kad nožūs un jālaiž būs otra kārta virsū. Bet es dodos tālāk. Nu tā,
kamēr es strādāju cītīgi, kāds ir apdarinājis manus mašīnas logu. Ļoti skaisti. Runā, ka tas esot uz naudu. Nu, gaidīsim. Nu, kad ir tā forši pastrādāts, tad ko vajag darīt? Jā, vajag sevi palutināt, sevi apbalvot. Tādēļ es tagad dodos sevi palutināt un, precīzāk teikt, būtu savas pēdiņas, lai var skriet tālāk. Mājas darbus neviens nav atcēlis. Tas jādara, jādara. Turpinam un gatavojamies vakaram. Kas būs vakarā? Turpin skatīties, tad tu zinās, kas būs vakarā. Ir skaistais zelta rudenis, un šādus kadrus nevar laist garām. Tādēļ esmu iznākusi Juglas krastmalā, kur ir promenāde, noķert dažus kadrus, jo es gatavojos savai pirmajai fotoizstādei. Tiem, kas mani vēl nepazīst, es esmu fotogrāfe, un man ir sava fotostudija, Open fotostudija, kur var ķert skaistus mirkļus, iemūžināt fotokadros sevi, kā arī es dodos izbraukumu fotosesijās, fotografēju darba kolektīvus, korporatīvos pasākumus, ballītes un arī preces internetveikaliem. Kā ja jums ir interese, droši rakstiet man, visu sarunāsim. Tagad eju ķert skaistos kadrus. Daži labi kadri sanāca. Palaimējās pat noķert vilcienu. Dodamies tālāk. Pa ceļam man šitāds skaistos gadījās. Jā. Viss mājas kaķis, jā. Rankainais. Mažā saulīte. Pasauļojies? Nepasauļojies, netraucēšu tev. Nu, tagad viņš man nāk līdzi. Runčukiņu. Tev jāiet mājās. Saulīte. Dodies mājās. Ir pienācis vakars. Ko gan darīt sestdienas vakarā? Protams, doties uz ballīti. Pašlaik es braucu uz Viskaļiem. Kas ir Viskaļi? Viskaļi ir dzīves kvalitātes institūts, radošās kopienas māja, kurā mitinās un darbojās vairāk kā 150 uzņēmēji, mākslinieki, radošas personības, arī visādi dīvainīši. Un šajā Viskaļu mājā atrodas arī mana fotodārbnīca, fotostudija, Open foto. Nu, lūk, un šodien šai radošai mājai ir 4 gadu jubileja, dzimšanas diena. Un ir ieplānota forša ballīte. Jāierodas mistiski mulsinošās maskās, tērpos. Arī man tāda ir sagatavota. Tādēļ tagad es dodos uz turieni un burtiski pēc 15 minūtēm jau sākas ballīte. Tā kā steigas nav, bet arī nav ko čamāties. Tiekamies ballītē!
Visi gatavojas ballītei. Daži cilvēki jau sanākuši. Un arī es. Šeit būs vēlāk teātra izrāde. Darbība nav, bet man ir tā. Kā jau visām ballītēm ir sākums un noslēgums, arī šeit tuvojās noslēgums. Es pamazām atvados līdz nākamajam dzimšanas dienai. Tā. Ballīte turpinās, taču mana sestdiena pamazām noslēdzas. Ja arī tev patiks sekot līdz manām šīs dienas gaitām, spied like, ja vēlies, tad komentē, un atceries parakstīties uz manu kanālu Meitene no Juglas. Čau!